kopā, skaties, lai sakrīt tā ailīte ar šo, un tad jau viss būs kārtībā. Labi? Labi. Paldies. Tu? Kas tad tiek brīnumiem? Izsapņots. Ārprāt, konkursu tik iekšā. Ej, apsēties. Vecā Vīkantē neaizgāja pensijas, bet muļķelēšu to vietiņu garām. Jaunais priekšsēdētājs pie sevis? Jaunais? Viņam jau 40 gadu. Bet vispār forši. Zvan no lauksaimniecības pārvaldes. Kāpēc mums likt sienrādītāji? Vecais viņam būs taisnojies, mums atjaunojiet, centīsimies, bet ko druvis? Ko? Tu viņu jau vārdā sauc? Ja ko mēs tā sarunājām? Druvis saka, jūs neredzat, ka līst? Es atbildu par lobrību ne jūs, ar mēstiem labs nebrošu. Nu ko? Es jau nesmu, ko otrā galā atbildēju. Nu tā viņš tie vēl nepaliks. Redzēsim. Ho. Labi tev. Šovakar uz kino nāksi? Tu izmaksās? Tik viens. Ko? Šodien esmu labā noskaņojumā. Došu iespēju izmaksāt man. Labdien, biedri, patos. Labdien. Nu kā tad mūsu jaunatnē klājas? Kad embote ir nodedzināta. Kāpēc es jūs neredzēju svētkos? Aktīvāk ir jāapmeklē sabiedriskie pasākumi. Aktīvāk. Komjaunieši esat? Jā. Tas ir labi. Audzināsim jaunos partijas kadrus. Audzināsim! Lūdzu. Labdien. Es vēlos mācīties lauksaimniecības akadēmijā, agronomos. Sladēja. Un man vajag kolekcijas rekomendāciju. Sēdiet. Nu, un kolekcijas stipendija arī. Ja es puiši zinātu, kā tevi sauc, varētu padomāt. Eidis Nārbulis. Vispār jau Edgars, bet man nepatīk. Eidis. Nu, un kur es puiši ņemšu pārliecību, tu pēc pirmā kursa neaizmuks uz citu mācību iestādi? Neaizmukšu. Mans tēvs arī bija šeit agronoms. Jūs nezināt, viņš mācījās neklātienē. Es arī tāpat. Stipendiju nevajag. Pag, mierīgi. Neklātienē, jā? Nu, labi. Rekomendācija tu tā būs. Kaut vien 2. Darbu vajadzēs? Jā. Labi. Tad pāris gadus pabraukšu uz traktoru. Un no 3. kursa ieceļ agronomu. Iet tā lieta? Jā. Nē. Man nepatīk traktoristu kompānija. Par šoferi ar bieru. Ar vieglo tikai mani var vadāt, bet tagad es pats braucu. Un to es prasu no visiem saviem speciālistiem. Tad tikai uz smagās. Būs jāiet kursos. Līdz ko iestāsies akadēmijā, tā uzreiz nosūtīsim tevi kursos. Un pēc pirmās sesijas būs jau tiesības kabatā. Spēsim? Vienkārši. Vienkārši. Jums jaunajiem gan viss ir vienkārši. Man ir dēls tavos gados. Nu, viņš un Silva pagaidām palika Rīgā. Artis startēs ķīmiķiem. Viņu Hruščovs satricināja. Atceries? Komunisms ir visas zemes ķimizācija. Nu, plus padomju var. Jā, konkurss tad bija šausmīgs. Bet viņam tāpat kā tev. Viss vienkārši. Jāpadomā, vai tik jums abi divi nav taisnība. Viss vienkārši. Labi. Sarunāts. Oi, Господи, cilvēki, nu palīdziet kāds! Palīgā! Помогите, люди! Господи, Ядвига! Тугус! Тугус я! Ой, не могу, Господи, Ядвига! Ой, Господи, не могу! Ну, ko? Что орёшь? Marija, kas ugunsgrēks? Nu, kāpēc Sīmanīts, Vircas bedre! Vircas bedres pēdējā brīdī pieskrēja izgrāba ārā.
Господи, ак Dievs, вот оно, счастливое детство, ja? Laimīgi bērni, kur ir sudos bērni aug mums. Nu, tu mani buciši. A ja būtu noslīdis, ko darīt, ko? Nu, ko darīt? Es skatos, nav puikiņa, nav dočka viena pati pa kūdru dzīvojās. Tu mani, kā es pārbījus. Pārbījus. Jadvig? Jā. Mož bērni pie tevis padzīvo? Nu, tepat padzīvojas. Tev, skatos, pagalms čistāks, nav tāda bīstama vieta. Nē, mīļā, es nevaru, es tagad gludinu veļu. Nē, nu gludini. Nu, jā. Nu, gludini. Es jau saku vispār pie tevis padzīvo, nu tā. Paga, kā tu to domā vispār? Pagaidi, es taču nevaru, es jau tā darbiem es esmu nojēgusies. Ne no Alberta, ne no Mirgas, nekādu palīdzību. Tas nav gaidām, mīļā, man gludeklis ieslēgts. Paga, Jadvig. Nevar, man gludeklis ieslēgts. Jadvig, paga, Jadvig. Может, mēs varam, slūšai, Jadvig, bet vai tad Tungus nepalīdz, Tad mēs palīdzēs, es varu arī palīdzēt, tev tikai bērni jāpieskat, Jadvig, viņi taču paši pieradušās sevi ņemties, Jadvig, klausies, patur bēmbiši. Pagaid, ko tad es tā? Tā, klausies. Oi, Господи. Viņi tak paši pieraduši ar sevi, nekāda nelaime nebūs, A tu pieskatīsi bērnus. Ko, Jadvig? Es atskriešu pa poldiņu nolikšu bajuški, ja? Ko? Kur tu viņu noliksi? Kā, kur noliks? Vai tad Narbūļos tukšs istabs trūkst? Ko? Načusim. Ko tad tu iedomājies, ka... Ko? Ko te? Ka Narbūļos kāds bērndārs. Kāds bērndārs? Kāds bērndārs? Taču palīdzēs darbus tev. Ūdeni nesīs, govis, visu mēs palīdzēs, Jadvig, ko? Nezinu, vai Albertam patiks. Jadvig. Ko? Moška, parunā. Kurš nebļauj bērnus guļ? Simeni. Tā ir ļoti laba tanta. Ļoti laba tanta. Nāksi vai nenāk? Nē. Ko tu mani ved? Sēņot! Vai tu te aug sēnes? Te ir skaisti. Patiesībā šī ir ļoti drausmīga vieta. Te dzīves sadega mana vecmāmiņa un vecvecmāmiņa. Tur. Kā tā nelaime gadījās? Kara laikā triči kopā ar māju par palīdzēšanu partizāņiem. Kādas šausmas. Te kāds ir brīdis? Tā ir mana mamma. Viņa te ir piedzimusi. Viņa saka, ka viņa gribot te arī nomirt. Kā? Bet viņa taču ir jauna. Nu jā, bet es gribu, lai tu nebrīnies. Es tev šodien aizvedīšu uz Nārbuļiem un es iepazīstināšu ar viņu. Es gan viņu esmu redzējis, bet runājis gan nē. Nē. Ja jau kāds ir nenormāls mūsu ģimenē, tad tas esmu es. Bet mammā viņā ir kaut kas tāds. Nē, tu neuztraucies. Galvenais. Es neredzēju šorīt, kā viņš uz darbu aizbrauc. Nebija naktī mājā. Varbūt kaut kas ir noticis. Ej, nu ej. Nu, beidz, liecies.
Mierā, nu vai tad tu nezini, kas ar jaunu puiku pa naktīm notiek? Kas tad notiek? Man augstīda. Augsti? Jā. Ej, nu ej, tūlīt iesi uz māju pakaid Mirgu, nu ko tu kreņķējies? Nu, Nav augsts. Nav, pārgāja? Jā. Ļoti labi. Klausies, varbūt, ka viņš grib precēties. Jā. Nu, lai precas, tu tiksi vecmāmiņas godā Mirgu. Nu, kā viņi tur sauca, Ligita vai kā tur bija tas. Paklausies. Tu nevari paskatīties? Pirmdienās nerāda. Es ar citādi nevaru pabraukt. Nē, bērniņ, tu nevari ar tādu pabraukt, ar tādu tikai lielā tante brauc. Ej, kur Kristīnka? Nav. Ejam skatīties. Kristīne! Kristīne! Labdien! Biedri Lukstiņ! Jūs dzīvs, kad atgriezāties? Runāju, ka jūs Sibīrijā... Jā. Būtu māma dzīva, viņa priecātos. Jā. Paldies. Jaunais ģenerāls sekretārs Hruščova vietā. Kur tad tas? Veselības pasliktināšanās dēļ uz pašvēlēšanos. Jocīgi. Nebrīnies liktiņu, par ko vairs nebrīnies. Priekšsēdētājs ir uz vietas? Viņš ir izgājis pusdienās. Es nodošu. Un man vajag parakstu. Es varu parakstīt? Man vajag adresāta parakstu. Tu Eidi neiztrecējusi? Viņš ir aizbraucis pēc minerālu mēsliem. Labdien! Es laiku pie jums. Labdien! Laikam? Vai pie manis? Pie jums? Nāciet iekšā. Jāparakstās. Šeit. Atdodiet lūdzu kvīti. Jā.
Sakiet, kā jūs... ko jūs... Esat apmierināti ar darbu? Mani sauc Mirga Nārbule. Uz redzēšanos? Redzējāt, mums sāk ģenerāls sekretārs. Jā, rāģā ziņām dzirdēju. Tas būs jauna dzīve. Tad jau redzēs. Kaut kam taču ir jāmēras, vai ne? Laikam gan. Gaida mamīti. Pacel galviņu augšā. Man liekas, ka jums ir augsti deguni. Lietus sāk smidzināt. Pagaida, Uda. Ir augsts? Ir augsts? Tev nav, tev silts? Man māsiņai augsts. Nē, bērniņi, zin ko, ejam uz mājām, ja? Tu iesi kājām, ja nāks opā? Nāks opā? Mēs gaidām mamīti. Iesim uz mājām. Atrauga garbīgi. Labi, dēliņi. Ejam tagad. Neiežos. Bet, reku, mums jāgaida. Mamīte brauks ar autobusu, bet mēs aiziesim tur, paskatīsimies. Sīmanīt, mīļais, klausies, dēliņ, nu, ejam. Nu, reku, sunis atnāca. Mums šeit pakaļ sunim. Kur tā? Nu, mums jāiet skatīties, kur suns ies. Iesim, paskatīsimies, kur viņš mūs vedīs. Nečerp, ejam. Nejau. Nu, ko tu mēs tagad darīsim, ka tu nenāksi? Nu, bet kur tu mēs ar māsiņu paliksim abas divas? Mums jāiet, nāc, es tevi gaidu. Nejau. Nāc, māsiņa nosalusi. Māsiņai augsts deguntiņš. Nāc. Ej. Nu, kur tad tu paliksi? Te? Viens pats sēdēsi? Jā. Nu, kā tad tā, tu viens paliksi, atnāks kāds svešs onkls un tev paņems? Kur tā? Nu, kur tā? Vat atnāks tūlīt kāds. Reku jau tur es redzu, kur nāk jau. Nāci šot, ejam udīgi. Ejam uz māju. Ejam. Nu, jā, no ko tu mēs varam darīt, mīļais? Lietas, mums jāiet uz māju. Jādviga! Reku, mamīte. Jādviga, Sīmaņa! Kur nāk? Nāc šurp, nāc ātri. Nu, ko tu gaidi? Bērni nogaidīsies. Kur tu kavējies? Tūlīt, nu es jau esmu, Nu, tā nu nevarēju jāatrāk, es saprotu. Nu, Anton no Zeltīņiem, nu šis paķera mani paveda līdz krustam tur, nu ķau labi. Nu, stāvzama, jo, oi, pasies visu dabūju. Jau tiksi tungusam dabūju. Tas ir dusmīgs šodien, Jā, dusmīgs, Kas bija? tāpēc, ka mamītes nebija. Riekos man. Kāpēc tu neko neēdi? Kāpēc neēdi neko? Kas tev ir? Kas tur slīvam, vai? Drusciņi. Dodiet man ēst! Kas grib pārties, lai raksta iesniegumu? Pārēdiņš pāradies. Ja iedod ēst. Jā. Tās meitenes gan jau, ka viņi nebarē. Ko tu tur zini? Atvainojos, piedodiet.
nelaidāt. Nākamā bija mana kārta. Nevajadzēja vazāties apkārt. Nākamā, kā norunāts, tieši es. Man mājās ir slims vīrs un man nav laika. Nu, cik dabūju? Labi. Laimīgais. Man pietikt ar apmierinoši. Ko pasniedzējis mums piesienas? Nē, es pats sajaucu klasifikāciju. Kura biļete, ko bija? 13. Ārprāt! Patiesībā vienalga. Es taču tāpat neesam redzējuši nevienu biļeti. Vai tu zini, kas patiesībā ir vienalga? Kad trietā guļ vidējiem vienalga, uz kuru pusi segu vēl. Nu, es trietā neguļu, bet vienalga ir caur kuru pirkstu starp. Fuj, biedri krauliņ, vecs rupjas anekdotas mūsu kolektīvā. Kas tad ir? Ja gribi kļūt par agronomu, no sūdiem nav jābaidās. Tie ir auglības pamats. Beidzat, es vēl mācos. Nu vairs, jums jau labi. Jā? Kā jūs to zināt? Redzu, sejā rakstīts. Mums vajadzētu nosinēt pirmo eksāmenu. Iepazīties, un, lai mēs nejūstotos un lai nebiedrotos. Laba doma. Sametīsimies pa kompozīti un nopirksim kaut ko nebūtu. Kā jūs uz to skatāties, biedri Cielau? Atvainojiet, nevarēšu. Nav laika. Pēc manis piebrauks. Kas viņš kāds priekšnieks? Tālu braukdama? Pa visu kolhausu, tāpat kā jūs. Nu, tad mums pa ceļam. Uzvedīšu kalniņā, pa blatam. Vai tad priekš tam ir blats vajadzīgs? Šodien bez blata nevar. Šodien bez blata es nevaru dabūt pat to, kas man pašam pienākums. Jūs par kaut ko esat sakreņķējies? Tikko apraudzēju ziemājas. Švaki. Ziem bija silta, pavasars augsts. Agronoms visu laiku ladzina piebaro. Es pats saprotu, ka jāpiebaro, bet minerāla mēsla fonda ir cauri. Jāmeklē kanāli un citi priekšsēdētāji arī malā nestāv. Tā nu mēs ar alkoņiem grūstamies, blatojam. Jūs ziniet, ar ko sociālistiskā lielražošana atšķirās no kapitālistiskās? Ar ko? Ar to, ka mums kārtības nav. Bet viņiem ir. Paldies. Fermas celtniecība arī draud apstāties. Nauda ir, fonda ir, bet dzelzbetona konstrukcijas nav. Ja, viss ir tikai to nav. Ko es te? Tomēr vieglāk paliek, kad sirdi izkret. Ne? Varbūt. Nekad neesmu to darījusi. Kāpēc? Jūs ar draudzenēm nerunājat? Jūs to pēc savas sievas smiežat? Vai tad jūs nezināt, ka es esmu salmu atraitnis? To jau viss šeit izrunājuši ir krustām šķērsām. Bet nu lai runā. Taisnība vien ir. Sākumā, kad man atsūtīja, Belga arī taisījās braukt. Bet tad Rīgā visādi darbi darām, šis darāms, tas darāms. Tēls iestājās universitātē, atkal nevarēja. Un tagad mēs par to vairs nerunājam. Patiesību sakot, mēs vispār nerunājam. Nu, gan es kā piepikts. Mana mamma un vecmāma bija ragans, vai tad neesmu par to dzirdējis? Varbūt tāpēc man tāda vara cilvēku uzticas. Ja? Tad jau jūs esat bīstama sieviete. Pagaidiet, mēs pabraucām garām Strautiņu ceļām. To var labot. Nē, nevajag.
nevajag. Es tiešām, es taču pati varu aiziet. Viss kārtībā. Nekas. Gan paldies, izpalīdzējāt. Būs atkal jums runāt. Tās bija mans nolūks. Lūdzu. Paldies. Visu labi. Visu labi. Nu, kopš kura laika tu priekšsēdētājs pasniedz ar visu velosipēdu vadā? Netiku Kauču kalnā. Stāstīja manim Daugaviņu. Paldies. Tev valaži vīrieši lipuši klāt. Nu, un kāpēc ne šis? Ko? Dzirdēju, tikpat kā brīvs cilvēks. Nādra, ko tu runā? Nu jā, nav tev pēc solis neviena saprotams. Tev, redz, nav dušas paņemt vīrieti mājās. Paskaties, kā es. Nu, lai arī viņam viena kāja, bet stiprs garā. Mums sapas, es esmu represēta Kulačka, viņš leģionārs. Tev dēls no leģionāra, tāpēc varētu uzlabot biogrāfiju ar kolhozu priekšsēdētāju. Labi, paldies par padomu. Ar gudru cilvēku vienmēr prieks parunāt, bet nav vairs laika. Avīzes paliks vecas. Paliec sveika. Да, потом болеют. А вас не болеют, теперь не болеют. Что теперь? Тоже в самом уме совсем. Саша не уступает место. Да, ужасно. Вообще. Разве это болезнь? Это вообще какой-то кошмар. Ну и куда теперь эту авоську? На моего ребенка? Так не убью я вашего ребенка. Ну что вы делаете-то? Не, ну с виду такой приличный мужчина. Ладно, все нормально. Можно вам полегче? Ну ребенок сидит. Мужчина, тортик, дайте, пожалуйста. Ой, только аккуратненько. Да. Спасибо. Простите.
что мне делать? Я авоську забыла. Nu neko. Mašīnas galapunktā atradīs. Nu, ja kāds cits nebūs piesavinājies. Ārprāts. Bet uz kurienies attaisīts vilciens līdz Lokai? Nē, līdz Tukumam. Beigas. Nu, jā. Kad nākamais? Kāpēc beigas? Sākums. Jums jāpriecājas, ka arī es izkāpu ārā. Kas man par daļu? Nu, ka nav, te nav. Būs jānes uz mantu biroju. Sadists. Tāds cilvēku spīdzināt. Vai tur man par to nekas nepienāks? Mums nekas nav. Pāris rubļu un viss. Bet buča? Kas tad uz ielas bučojas? Nē, nu tur mēs varam iet ceriņos. Fui. Bet es netālu dzīvoju. Nāciet, pacināšu ar kafiju. Tur? Jā. Куда? Здрасте. Привет! Анюта? Рамон, этот человек спас жизнь моей авоськи. Его надо отблагодарить. Сейчас будем пить кофе. Рамон, может быть, у нас есть что-нибудь покрепче? Анюта, я ничего не понимаю. Es nezinu, kā mani glābēju sauc. Juris, bet ziniet, es labāk iešu tiešām tepat pie drauga. Drauga? Jā. Ну, nekā. Рамон, займи нашего гостя. Ejiet pie galda. Es tūlīt izvarīšu kafiju. Lūdzu. Тут ты мелешь. Сейчас все объясню. Nu, mains, Jūri, šitā iznes cauri. Nāciet, iedzeriet tēju un šeit tev, bāc, iepazīsties ar manu vīru. Neņem galvā vēl. Pagaid, kas tur ar to tīkliņu bija? Būtu viņi labāk nest šurp, nebija kaut kas garšīgs iekšā? Ko tu? Tā padomu cilvēks nerīkojās. Būtu labāk uzrakstījis sacerējumu. Jaunā padomju cilvēka tēls mūsdienu sabiedrībā. Sūti uz avīzi, būs slava un nauda vismaz vīriņam pietiks. Jā, bet tālāk par kafijas dzeršanu nerakst. Savādāk ieliks rubrikā smējies vesels. Labi, tu lasies 3 ielas tālāk. Ravēt savu dārzeņu. Tu atkal kļūdies. Manējā ir 4. Labi, pievērš žaunas. Taču izstāstīja kā draugiem, kur tad atbalsts? Ko? Kas par atbalstu? Tu būsi laimīgākais no mums visiem. Nomirst vecpuisi. Jā, gluži otrādi. Aprecēšos pats pirms. Žēlētas ziltiņas. Kam ziltiņas? Paldies. Ar ko? Zīvis, kam ziltiņas? Ar ko? Nav drusku par jaunu ko? Nu? Gunti, tu kā iedzimtais varbūt pazīsti? Kuru? Nevienalga. Saprotams, ka pazīst. Viņa vairākas vasaras jau kā īrē vasarnīca blakus mums. Tā tumšai dace. Foršmēģi, 5 skanti būs darīts. Tā otrā, tā ir Ingrīda. Viņas draudzene. Ciets riekstiņš. Ātri atšūs. Jā? Vispār jau Jūras meitenē patīk. Nu, paskatīsimies, nekas viņam nesanāk. Labs vakars. Vai jūs nepateikt lūdzu, cik pulkstens? Mūsu pulkstens ir sabojājies. Užas. Un kā tad jūs tā dzīvojat, Dac? No rīta pēc gaļiem, vakarā pēc vremjas. Oi. Man liekas, ka jums vajadzīgs vīrietis. Nē, es domāju pulksteni.
Un jums, Mr. X, ir kāda kandidatūra? Man liekas, viņš sevi grib piedāvāt. Nē, es gribu ko citu. Ko, piemēram? Piemēram, tevi apprecēt. Kad? Rīt. Rīt. Nē, es tiešām esmu pilnīgi normāls, ja tu gribi, es varu dabūt izziņu. No cietuma izlaist dzīvot nav kur. Nav gan, bet ne tāpēc. Nu, ko teiksi? Nu, varbūt rīt varētu aprunāties. Nē, runāt mēs varēsim visu mūžu, bet rītējiem uz Zaks. Muļķības, kāpēc man būtu jāprec kaut kāds svežs dulls tips? Nu, kāds dulls tips? Es Gunta kursa biedrs. Mēs mācāmies inženieros celtniekos. Nu? Tad labi. 11:00 pie dzimtsarakstu birojas. Nē, 10. Es ilgi guļu un tevis dēļ es negribu agrāk celties. Labi. Varbūt paskatīsimies, kā mums sadar. Ingrīda, es zināju, ka tu esi traka, bet ne tik. Jā, bet tu Dāci atnāc par liecinieci rīt. Sadarēja? Nē, pilnīgi nopietni. Bet mēs gan sadarējām. Iedod divku. Nu, čau, kungi! Klausiet, mēs tikko no Zaks. Nu, ko nemulku? Jā, visas darbojušās personas bija ieradušās. Mēs tikāmies jūlijā, kad čiekuris Jā, mēs nemulku, godvārds. Klausies, mēs laižam uz Jūrmalu, tā kā klāja galdveci. Ko nevar tādā dienā? Nevar viņš. Ko viņš nevar? Jā, ko tu nevar? Jā, nu labi, tad labi. Jā, mēs paši kaut kā, jā. Čau. Nu, nekā. Kas ir? Nekā. Labi. Ej, tiksim bez viņa. Man ir 7. Aiziet. Man 3. Tev 3, 4. Tā, nu, sāc. Trāpī. Man 5. Davai, bet tagad. Ai. Par ko? Par ko mums tas viss? Tak beidzot, klausies, es domāju, ka tevi sevišķi pieķēra. Pāters aizbrauc uz pilsētu, Munterīt aizgāja uz veikalu. Tā kā, kamēr es šito... Šampānietim atnesi. Jā, saimnieko. Nu, to glāzi. Jā. Palīdz man izvilkt. Žak, ka tu aplēju. Nu? Kamārā. Kas tev tas tā? Pagaid. Nezinu. Tā. Nu, man liekas, ka būs jādzer no pudeles. Iedod man. Ir. Lielis. Nu tad? Es neticēju, ka Juris atnāks. Ingrīda gan. Viņai ir aknas. Bet man ir sirds. Trūcīgs iekšējo orgānu komplekts. Varbūt papildināsim arī vēderu, ko? Nē, man labāk garšo ķilām aiziet. Man arī. Būs laimīga dzīvošana, ja galmas saskan. Bet ja nu kas, jums ir laiks vēl mēnesis, ko apdomāties. Cik ilgi var rakstīties? Nu, skaidrs, ka viņi otrais vairs neaizies. Kurien tur čeli? Šodien pēc minerāla neaizvēr. Vien? Der.
Dien, vai jūs lūdzāt laikā? Dien. Es jau saucu. Piedurēšu to rāku. Nāciet iekšā. Paldies. Nāciet. Kam par godu? Šis spīdeklis tagad ir jūs. Nesaprotu. Nu kā? Jūs apkalpojat mūsu kolhozas cilvēkus. Un es nevaru pieļaut, ka mūsu pasniedze sniegā un dubļos kuļās ar velosipēdu. Ja jau pasis ir nabaks, tad kolhozas palīdzēs. Jums kāds lūdza? Nē, bet... Paldies, bet man nav tiesība to pieņemt. Mirgā. Nespīkājies, Mirgā. Nopirkts ir. Kur lai liek? Un valda ko? Es uzspiedu. Un tagad lai rūs? Noderēs kādam speciālistam. Par mums jau tagad kolhozā baumo. Vai vajag, lai runā vēl vairāk? Katrā mājā, kuras iebraukšu, man būs jātaisno. Es pat, ja neprasīs, nodomās. Es nemaz nemāku braukt. Nemelo. Es zinu, proti gan. Te vēl atcerās degšlavs. Tas bija BMW. Kāda starpība? Es iemācīšu. Un tiesības tagad dabūt ir sīka vienība. Vai jūs arī zināt, ko es dabūju mācoties braukt? Ko tad? Savu pirmo dēlu. Bīstam nodarbošanās. Notiks tā, kā es teikšu. Paldies, ka pasargājāt. Vienmēr laipni. Ko ar to spīdekli iesāksim? Lai pastāv pāris dienas. Uzaicinu uz randiņu Sompirtī. Pats tikšu galā. Paldies. Labdien. Jūs arī te? Man ir vēstule Agrim Elubrānam. Es nemaz nezināju, ka te tā dzīvo. Gandrīz tukšs. Jā, visas vēstules ir izvedātas. Ko tas nozīmē? Atplēs. Ko jūs? Tā vēstule ir domāta tev. Atplēs. Izlas vārdu un uzvārdu no otra gala. Mirga, Nārgula. Iesim iekšā. Sacīt, notiks pēc mana prāta. Un arī pēc tava. Nemaz nelieties. Iesim iekšā. Te ir pārāk redzama lieta. Bail? Tas nav tas vārds. Es negribu kā atplēst taču to vēstuli. Loterejas biļetes? Tu domā, tās būs pilnas? Vai tad mēs jau neesam?
Oi, nejuši. Smiesimies. Esiet kur kamīt. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūža slauka, nevarējus saslaucīt. Četri vēji iet pa lauku, četri vēji manī mīt. Vēslota mūža slauka, nevarējus saslaucīt. 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 Saslaucīt.